Vai ražošana Igaunijā sāk bremzēt? Igaunijas celulozes ražotājs Estonian Cell, kas pieder Austrijas uzņēmumam Heinzel Group, paziņojis par 8 nedēļu ražošanas pārtraukumu, sākot no oktobra. Uzņēmums plāno uz 8 nedēļām pārtraukt ražošanu. Pēc šī pārtraukuma darbs tiks atsākts, bet jau samazinātā kapacitātē, no 4 maiņu sistēmas pārējot uz 3 maiņu režīmu. Tomēr tiek solīts, ka klientu piegādes netiks traucētas. Lēmums skaidrojams ar vārgu globālo pieprasījumu un svārstīgajām enerģijas cenām, kas Igaunijā īpaši ietekmē energoietilpīgas nozares. Uzņēmuma finanšu direktors Mēlis Kuzma norādījis, lielākā problēma ir elektrības cenas un ar tām saistītie nodokļi un nodevas. Estonian Cell gadā saražo ap 170 000 tonu celulozes no apses koksnes. Uzņēmums uzsver, tas pastāvīgi seko līdzi tirgus attīstībai un ir gatavs atsākt pilnu ražošanu, tiklīdz situācija uzlabosies.